Tā. Rakstās. Labi. Es tagad rīts, 8:09. Šitāds, es izmantoju tagad šito trafiku, šitādu, kas luminescencām lampiņām vecām. Man ir tāda, es esmu ķiškas daudz izvācis. Man tagad viens stāv šitā trafvietā. Es pieliku redzēt pa vidu, redziet, trafiņš stāv. Trafiņš, viņam ir 3 vījumi uztaisīja. 3 vījumi. Redziet, lampiņa deg. Man lampa, kas man te nāk, lampa, schēmiņa uz to 6S7B. Es uzliku apaka 2 mA uzliku. Nu 2 mA, jā. Un kāda fiša, ko es novēroju? Redziet, redziet. Es aizskatu, pieliku saulespīd, baigās saulespīd. Tā, es liku šēnu, pusēnu. Labāk var redzēt, tas ir man ēna. Variants tāds, ka frekvenci kā ir normāli. Tas ir maksimālis, ko jūs izspiest var. Tas ir maksimāli, tas ir 200, 205. Bet tas 10 voltu, kas nāk uz lampas tīkliņa nāk, tas ļoti daudz. Principā tas bišķi samaina. Tagad samazinās. Tas, principā, ir 7 volti. Tas ir plus minus 3,5 volti. Plus minus 3,5 volti. Frekvencīt bišķi palielināt. Bišķi ok. Un viņam, principā, kas tur sanāk, tas ir spīgums un fāzi ir 180 grādu nobīde. Lai būtu ārsniskais efekts, vajadzīgi 90 grādu nobīde. Bet 90 grādu nobīde, man šis trafiks netur, vienkārši netur. Kaut gan jaudi 3 volti, reiz 0,2. 3 reiz 0,2, tas 0,6 vati. Principā, cik tā lampiņa dod tagad ārā, 0,6 vati, tik arī tagad var redzēt tieši to pašu jaudu, viņš dod ārā. Un, principā, ja grib šādi iekšā, tad principā, vajag lampiņa 2,5, ja vajag 2 vatus pie šārsniecības, tad arī tā, principā, iekšā. Tā tas ir. Principā, var arī ārstēties ar šādas polīti iekšā. Mazo trafiku, kas ir iekšā, drosels iekšā. Un, ja es mēģinu, piemēram, tur nobīdi, redziet, uztaisīt te, viņš iekšā, un viņš raustās, un viņš neiet. Ka te aizgāja. Nē. Aizgāja. Aizgāja. Bet pirmīt man negāja. Viņš būtu iesilts tas ferīts. Pirmīt man negāja. Redziet, kad nav iekšā, un 90 grādu, kad tā līnija, kad nāk iekšā, ir puses iekšā. Ne, tagad ir. Bet es nevaru 100 mA dabūt. Redziet, man nav 100, nav strāvu. Es nevaru dabūt iekšā, tas ir tagad ir, es varu cik celt uz augšu, es tagad samazināšu, vismazākais te, man te ir 1 volts uz tīkliņu, man te ir 1 volts, tagad es 2 volts uz tīkliņu lieku, 3 volti uz tīkliņu, un 2 tikai, labi, 7 volti, ka bija, varētu pēc 7 tā, 6. Varēs 6 atstāt. 6 volti. Tas ir 4 volti. Jā. Un tas ir tā. Bet man nedeg tā gaisma diodīte nedeg. Un kad iedegās. Tagad labi deg.
172 mm. Nu, 3 volti. 3 volti reiz, nu, uh, pat mazāk, nu, tas 0,15 reiz, vēl pat mazāk. Tā, 200 miliampērs un 3, tas ir, jā, tas 0,6 vati. Tas ir maksimāls, ko var dabūt. Un principā tā jau sanāk, kad viņi grib šitādu, viņi grib rezonāns lielāk, vajag lielu to dzelzīt. Varbūt kāda atšķirība, redziet, tāda atšķirība tāda ir. Šitās trafikas maziņš, ferīts. Šito dabūsiet tieši tik daudz, cik jūs patērēsiet, nu, cik jūs patērēsiet, nekas vairāk nebūs. Šitādu var dabūt vairāk. Šit padomu laika, tas ir padomu laika ferīts 2000 HNM 117, jā. Tas ir kā diametrā, 20, es pat nezinu, 28, iekšēji 17, augstums bija 9, kaut kā tā. Vai kaut kā līdzīgs, tas uz atmiņas tāda iekšā doma. Tā, tas ir viss. Tā doma. Bet nē, nu, īstenībā strādā. Īstenībā, nu, strādā, gadījums strādās. Viņš īpaši nesaka, vienīgi doma vienkārši tagad ir, man doma ir atslēgt. Es skat atslēgšu bišķi. Atslēgšu. Tā. Viņuši nost. Tā, atslēgšu. Redz, viņš strādā. Es tagad atslēgšu. Un es uztaisīšu nevis vēl vienu viņuši nosaka, es izņemšu ārā. Un uztaisīšu 2 tinamus. Vai pat 1. Vai 1. Izņemšu ārā. Atstāsim 2 tinamus tikai atstāsim. 2 tinamus atstāsim. Novērošu, kādu efektu novērosim. 2 tinamus. Tā. Un lampiņu vienkārši bez slodzes, kā nevajadzētu. Nē, vajag bez slodzes likt. Tagad ir vispār 2 tinumi. Redzēt. Nevar redzēt. Es atstāju tikai 2 tinumus. Tā, redzēt tā. 2 tinumi, 2 saknē vatiņi. Un tagad skatīsimies, kas man tur asogrāfi ir. Asogrāfi tā. Slēdzam iekšā. Tā izslēdzam iekšā. Lampiņi iesilst. Miliampers parāda. Ģenerators aizgāja. Aizgāja. Man bija tur 220 miliampers. Pamēģināsim tur rezonanci dabūt, tāpēc tas rezonants ir. Nu. Ļoti precīzi tā rezonance, ļoti precīzi tā. Tur 400. Kāpēc man tur? Es turos klāt priekšā un viņš man izmainās.
Nekas, varēja 3 volti, gan arī tas pats, jā, labi, 3 volti, bet es, man bija 4 vīmi, 4 vīmi, jā. Tas pats vienīgais nāk 4 vēkšļi. Bet viņš ir labāk, tur bišķi iet, es to pusi turās, redziet, tā nobīd visi iet, turās, viņš nekrīt nost. Okay. Tāpēc saka, ka pie asins efekts tieši uz rezonanci nevajag, bet var tieši rezonanci, bet tieši vajag rezonanci gan sākumā, gan beigās. Un tad asins efekts, laikam, kad sākumā beigās, viņš nevis pilni jau, kad rezonanci, bet vajag to, ka tur šitā. Tāpēc es oscilografu nopirku, jā, lai to izpildu šitādā veidā. Viņš tagad deg, tagad 120 ir, es tur 7 volti, nekas neizmaņos. Tā, labi, skaidrs, tas ir 3 volts, maksimāls 0,3 iekšā. Un, ja es vēl vienu tīnumu, viņi tikai vienu tīnumu atstāju, es domāju, kas tur nebūs, varbūt tās. Nā, pastīsimies. Es vēl gribētu pamēģināt ekranētu vadu. Nopirkt kabeli, televīzijas kabeli uzstīt, bet šis ir pa maz, bet uz tādu es gribēju ekranētu vadīt. Varbūt es varu šito no austiņām. Austiņās ir ekranēts vads, tāds ekranēts, tāds tīvais ekranētais vads. Bet tur makās 2 vadi, makās klāt. Varbūt to tādu paņemsim. Un tā, labi, slēdzam ārā. Atstāsim vienu vadu. Es tagad novedīšu. Tā, pamēģināsim tā. Ņemam ārā. Atstāsim vienu tinumu tikai. Vienu tinumu. Tas ir viens tinums tikai viņam ir. Viens tinums. Tas ir viens vījums. Viens vījums, tas ir viens vījums, tikai apkārt un viss. Viens vījums. Okay. Bet varētu būt, ka varētu to vienu vījumu ekrānā ielikt. Vienu vījumu ekrānā. Kā es to varētu izdarīt, pat nav ne jausmas. Vajadzētu tā, slēdzam iekšā. Tā, iedegās lampiņa. Miliampers parādījās un skatos, ka jau arī voltāžu iekšā. Zinu, viņš pat viens vījums pat strādā. Galvenais, ka vajadzīgs 150 miliampers, lai 300 miliampers, kad es taisīju, pat 1 amperi taisīju, pēc tam es uztaisīju 300 miliamperi, un pēc tam, kad bija, tu pārbaudīji, kaut ko testēju veselu gadu, un tad ieteica samazināt līdz 150 miliamperi, tas ir, veselībā visdrošāk, tas visiem cilvēkiem derēs 150 miliampers. Jo 150 miliampers, 3 miliampers var kādam galvu sapat vai tam līdzīgi, vai vispār kaut kas jāattīst, bet 150 miliampers ārstnes, kas to. Man tas nāk, vispār, tas ir viens tinumiņš tikai. Bet arī noraujās. Es nevarēju pāriet viņš pārlec. Nav tur tā ļoti lēni neiet. Viņš pārlec, viņam ir kaut kas tur notiek, viņš pārlec vienā pusē, gan otrā pusē. Jā. Es nevaru trāpīt. Autoģenerators jātais. Autoģenerators būs vienkāršāk. Tur tā iekšā tur ir liela garš rezistors vienkārši.
Asins vījums arī der. Un asins efekts nav būs arī. Pirgoja 130 miliampērs tas nāk ir. Nu, gaisa diodīte, kas viņi deg skaisti. Cik man tur tā indikātori, šis indikātori viss tiks, gan izdīdz, no arī tik normāli. Vispār pat var iekšā. Šeit ir īpatnē iekšā, ka šeit ir, kas šeit ir schēmā, kas ir ļoti īpatnē, ka te ir ļoti liela strāva. Parādījās strāva lielāk. Es noņēmu to ģeneratoru, kas indikātoru. To indikātoru noņēmu nost. Man strāva parādījās līdz 186 miliampēri. Un spriegums tikai ļoti maziņš, 2 volti un 1,7 volti. Baļin, tas ir, vispār šitas ir labs variants. Es skatos, baļin, šitas varētu būt labs. Tikai viens tinums. Šitas varētu būt ļoti labs. Jo vajag tikai 150 miliampērs vajag. 150 miliampērs. Un ir diezgan tā 410, var teikt, 410 kHz. Es bišķi voltu, man ir tagad uz tīkliņas stāv 7 volti, bišķi samazināšu. Uz 6, samazināšu līdz 150 miliampērām. 152, tā. Tagad ir 152 milivolti, tas ir, uz 1 ohm tas ir 50, 150 miliampērs. Un ir tikai 1,5 volti. 1,5 volti. Jo viņam tā fāze, bija tuvu tam, nav 180 grādi, ir kaut kāda, ir tā nobīta. Indikātoriņš, kas man strādā normāli, tāds indikātoriņš ietikšā te, kur tas pūli ir, iedegās, strādā. Šis mazjautīgs indikators. Tās ar diodēm tās ir diezgan daudz patērijas, bet šitas ir. Šito ir izmantot. Man ir tāda. Man baltā tāda, redziet. Baltā, redziet tā. Jo viņam ir, kas viņam šitas ir, es šitos izmantoju gaisa diods ar 100 kilo rezistoru. Šitos tiešo laidu, gandrīz, jā, un viņi pa daudz patērē. Baigi ietekmē uz to patērēt. Vispār, der īstenībā. Tāda ļoti specifiska tāda schēmiņa, specifiska. Trafiks, viens tas tinumiņš, vispār izstāsta baigi labi. Jo viņš mazāk ietekmē, viņi var, ar to vietinumu, viņi var nobīdīt uz to, kas saucās, nobīdīt no 180 grādiem, var nobīdīt to strāvu. Jo arī šeit arī pārtrūkst. Grūti dabūt. Viena pusē, tas ir 140, tā. Tā 152, tā 152. Tā, 152, jauda ļoti maziņi tagad ir izējuši, bet visi sapas, kas pēc asins ir vajadzībām vajadzēs 150 miliampērs, 150 miliampērs, 1,5 volti. Tā šis pūlē te ir kapacitāte, cik ir kapacitāte? 1200 pifrāti.
kapacitāte viņai, kapacitāte. Tas ir viens un var teikt viens nanofarāta kondensatoriņš, tas ir viens kondensatoriņš. Bet man patīk, šitas patīk, tas 20, es saku, principā var šitādu akceptēt. Bet es laikam uz šitos lampiņu, to izplatīsim kaut kādā, varbūt mazāks jaudas lampiņas, varbūt kas mazāks. Nu, skatīsies. Jo es tev domāju vēl uztaisīt schēmiņu, tā, es domāju, uztaisīt schēmiņu, es tad neesmu to lampiņu izņems ārā. Nē, jo man ir ļoti daudz lampiņas, 6G1P, tas ir ļoti mazā minūte lampiņa. Viņai ir 150 volti tikai tas patēriņš, tas 50 voltas. Te. Šitie man silst. Tā. Es domāju, ka tas būtu, ar to var pabeigt. Var izmantot trafus no šādiem iekšā. Var uztaisīt, var šitos trafiņus izmantot, te pilnīgi pietiek tāds šķitbiņi, lai varētu tievas vadiņas izvilkt cauri. Dažiem nevar, šitam izstāst, ka trafiņam nevarēs, bet principā lielākā daļa trafiņam viņiem šķitbiņi ir, un izvilkt vadiņu ārā cauri varēs. Varbūt var izmantot arī tos tranzistors, vispār uztaisīt schēmiņu vienkārši bez, uztaisīt no tranzistoriem, jā, bet, no tranzistoriem jūs tā tik skaists sīnus, varbūt tās nedabūsiet uz augstspriegumu. Tie tranzistori tomēr, kas lielākās daļas strādā impulsīvā režīmā, un tāda maiga šitāda maiga sīnus, izveidošana nenotiks. Bet vispār baigi maz voltāžu. Pie liels iekšā baigi mazā voltāžu. Man bija magās, ka es to taisīju, rezonants, man bija pie 50 mA bija 10 volti, jā. Tagad tikai 1,5. Varbūt tas man pagaid, nav rezonātais kaut kāds dalītais, pagaid. Es paņemšu. Nav kaut dalītais uzlikts. Nē, nav. 10x ir augšā. Neredz neko tumšs. 10x augšā, 1x. 1x. Tas ir. Neizķeros. Nē, ir viss pareizi. Tur 1x ir. Un tā. Es domāju, ka šitas ir normāls. Bet vispār šito, ka te ļoti maz voltāžu, to vispār par to jāpadomā.